Mūsdienās atmosfērā nonāk pārāk daudz CO2. Tas ietekmē klimatu un arī apkārtējo vidi. Taču oglekļa dioksīds nav tikai kaitīgs izmešu veids. To var izmantot atkārtoti. Ar saules un vēja enerģijas palīdzību CO2 var pārveidot degviela vai noderīgas ķīmiskas vielas. Šādas tehnoloģijas jau ir attīstītas, un zinātnieki strādā, lai tās padarītu uzticamākas un efektīvākas. Ir svarīgi panākt ne tikai reakciju, bet arī iegūt tieši vajadzīgu produktu. Tieši tam ir veltīts mūsu projekts MOKA-D. Mūsu projektā mēs CO2 uzskatām par vērtīgu izēvielu, un mūsu projekta mērķis ir pārveidot to par skudrskābi. Šo vielu izmanto rūpniecībā. Turklāt tā var kalpot arī kā ūdeņraža nesējs. Tas ir svarīgi zaļas enerģētikas un ilgspējīgu tehnoloģiju attīstībai. Mūsu projektu mēs nesākam no nulles. Zinātniskais pamats jau ir izveidots, un tagad mūsu uzdevums ir eksperimentāli pārbaudīt, vai šī pieeja darbojas praksē. Lai to panāktu, mēs izstrādājam jaunus molekulārus katalizatorus. Te ir īpaši materiāli, kas palīdz ķīmiskajām reakcijām notikt ātrāk un efektīvāk. Vispirms ar datora modelēšanas palīdzību mēs izvēlamies daudzsloļojošus materiālus. Pēc tam šos materiālus mēs sintezējam laboratorijā un pēc pārbaudām praktiski elektroķīmiskas iekārtas. Tādējādi mūsu projektā mēs apvienojam eksperimentu, teoriju un arī praktisko pārbaudi. Šīs projekts ir svarīgs, jo tas palīdz meklēt jaunus veidus, kā samazināt CO2 emisijas un izmantot tas liederīgi.